Sveiki! Prieks par jūsu Sveiki, Ines. klātbūtni. Somatikas fóruma sarunās un praksēs, un šo apmēram stundiņu mēs uzzināsim par vienu no Latvijā sastopamajām somatikas praksēm - Primal Play. Netulkojam. Un, lai uzzinātu par šo pieeju ne tikai teorētiski, bet mazliet to pagaršot arī praktiski uz savas ādas, mēs pieredzēsim arī dažas somatiskās prakses, kas izriet tieši no šīs pieejas. Bet ne tikai. Sāksim ar kaut ko no manas puses. Pirms mēs ķeramies pie šīs sarunas, pievēršam uzmanību, kur mēs esam starp tonusu un atslābinājumu. Ja ir ļoti liels saspringzinājums vai absolūts atslābinājums, kur mēs esam pa vidu starp šiem šai brīdī? Un jautājums, vai mēs varam izvēlēties, kā justies šobrīd? Vai vēl tonizētāk, vai atslābinātāk? Varam pievērst arī uzmanību savam prātam, cik pilns vai aktīvs tas ir. Vai varbūt ka tas ir tāds atvērts un plūstošs, kas tur ar domām notiekās šobrīd? Pievēršam uzmanību tam, kā mēs sajūtam savu mugurpusi. Tā kā gan pakausi, gan muguru, gan sēžu dibenu kāju aiz muguras, roku aiz muguras, gan arī savu priekšpusi. Kā mēs visu savu priekšpusi pieredzam, sajūtam. Varbūt, ka vajag pakustēties, lai to sajustu labāk. Un paskatāmies uz sāniem un sajūtam, ka mēs iesniedzamies vienā no trijām pamatdimensijām sānos, kreisā labā puse. Un zinām, ka viņi ir gan te galvā, ausīs, gan visur, 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 visos sānos, līdz pat kājām. Un mazliet iestiepjamies, sajūtam augšu un apakšu leju. Tiešām sajūtam, ka mēs esam visu laiku pa vidu starp augšu un apakšu. Tā mēs esam trīs dimensijas paņēmuši, trīs pamatdimensijas, priekšā aizmugure, abi sāni, augša leja. Un es aicināšu tādā plašākā ielpā sajust, ka mēs izplašamies visās šajās trijās pamatdimensijās. Un tā, kad mēs atslābstam, izelpojam, tad jūtam arī, kā mēs dodam vietu pārējai telpai. Un tad mēs ieņemam šo telpu ar plašu ielpu, izplašoties visās trijās pamatdimensijās. Un tad mēs izelpojam un atslābstam. Un pieredzam šo pulsēšanu. Un tad vēl viens jautājums, kā mēs izjūtam tā saucamo ceturto dimensiju - laiku. Kā drīzāk mūsos ir steiga, vai ir tā sajūta, ka laiks ir pietiekošs? Kā ir šobrīd? Šajā sarunā tikos es, Ines Upe, somatiskās psihoterapijas speciāliste un somatikas eksperte, ar Katrīnu Pavlovu, kas ir kočs jau 7 gadus, no kuriem pēdējos 3 īpašu uzmanību viņa pievērš somatiskajām praksēm. Un Katrīna saka, ka viņas uztverē nav nekā dārgāka par cilvēkiem un mūsu savstarpējām attiecībām. Es patiesi ticu, ka dzīves kvalitāte un piepildījums ir cieši saistīti ar to, cik piepildītas un kvalitatīvas ir mūsu attiecības ar apkārtējiem. Un vēl Katrīna saka, ka aicinājums pievērsties attiecību tēmai caur ķermeni viņai ir kļuvis arvien spēcīgāks, vērojot, kā pasaule attīstās tehnoloģiju laikmetā. Un nereti šīs pārmaiņas nes līdzi vientulības izjūtu un attālina mūs no šeit un tagad, no sazemētības savā ķermenī. Man ir patiesa prieks, ka var radīt telpu, kur cilvēki var rast mieru no pasaulīgiem izaicinājumiem kaut uz mirkli un atkal sazemēties. Sveika, Katrīna! Sveiki, Ines. Iespējams, es tikko nolasīju tavu citātu par motivāciju apgūt un dalīties ar Primal Play pieeju, bet pastāsti, kā tu nonāci līdz Primal Play kā savējai pieejai. Jā, paldies, ka uzaicināji mani šo sarunu. Man liels prieks šeit arī būt ar tevi. Um,
Es tur nonācu ļoti dabīgi, soli pa solim. Coaching praksē, kas tāda, teiksim, ļoti standarta izglītības, standarta apmācības man bija, kas ir ļoti balstītas uz runāšanu, uz jautājumiem, uz intelektuālu apmaiņu un ļoti smadzeņu izmantošanu un valodas izmantošanu. Un gadu gaitā es tā kā novēroju, ka man visu laiku likās, ka kaut kas mazliet pietrūkst. Nu, kaut kas mazliet pietrūkst. Un tad es ievēroju, ka kaut kādos seansos man jau pašai galva sāk sāpēt no tā, cik daudz mēs domājam un cik daudz mēs runājam par Tas kaut ir kādu. mentāls process, jā. Cik tieši tā, cik tas ir mentāls process. Man liekas, nu, kaut Tikai kas tāds viena daļa no šausmīgi. mūsu būtības. Tieši tā. Un tad es sāku rakties iekšā kaut kādās tēmās, vairāk sākumā par emocijām un izprast emocijas. Tad tā kā sāku arī pati vairāk pievērst uzmanību savām emocijām un kā es jau vispār es tās spēju aprakstīt vai nespēju, un vai cik es apzināti esmu par savām emocijām un cik ļoti tās man vada. Un arī tad man likās, kaut kas mazliet pietrūkst, un pie Prima Play es nonācu patiesībā meditācijas laikā, kurā man pēkšņi kā gan arī tāds ezotērisks, fantastisks stāsts. Meditācijas laikā man pēkšņi kā bulte iedegās spuldzīte, un es pieskrēju pie datora, un man bija skaidri jāieraksta embodiment, kaut ko es rakstīju par embodiment un intimacy. Embodiment un intimacy. Un tā es uzgāju apmācības Zviedrijā ar skolotāju Būsteru Redviku. Šo apmācību laikā viņš un viņa partneri tajā laikā pasniedz šo praksi Prima Play. Un tad, kad es nezināju, viņa nebija šo prakšu sarakstā, un tad, kad mēs tur vienā no nodarbībām to izmēģinājām, tad man atkal bija šī maģiskā zibens sajūta, kad es vienkārši likās kā raķete pacelšos gaisā un biju, wow, šis ir īstais, tas ir tas. Jo es tā kā visu kaut ko biju izmēģinājis, gan tantras prakses, gan visādas summas, nu visu kaut ko. Un likās, kaut kas līdz galam nav, nu kaut kas līdz galam nav. Un šī bija pirmā reize. 5 gadu laikā, visu manu 5 gadu coachinga un visādu izmēģinājumu workshopu laikā, kad es pirmo reizi jūtu, šis ir tas, ko es varu mācīt, es varu ar prieku nest karogu un teikt, šis ir tas. Un es varu pateikt, kāda no tā ir jēga, kāpēc man tas patīk un kāds no tā ir devums. Šito es gribu dzirdēt. Jā, ko tieši kuru? Visus trīs jautājumus. Tad bija Visas kāda no trīs. tā ir jēga, kāpēc tev tas patīk un kāpēc tev ir vērts nest Kāds no pasaulē? tā ir Kas tāds? devums? Jā, Mhm. kāds ir tā devums? Un pirms tam, lūdzu, pastāst par tiem abiem Primal Play dzīvnieciņiem tev aiz muguras. Kā viņus sauc? Jā, man jau bija prāmā dzīvnieciņi. Tā, kas tur sēž, laikam izskatās, ka ir Lara, un tur otra guļ kaut kur ar spīdošām acīm Nara. Abas māsiņas ļoti, ļoti labi man demonstrē ikdienā, kas ir Primal Play. It īpaši tāpēc, ka mums tikko ir pievienojies vēl viens mazs draudziņš, kas man šeit guļ blakus un krāts, un iespējams ir dzirdams fonā. Un ļoti fantastiski vērot, kā dzīvnieki savā starpā, kā viņi atrod drošo pozīciju viens ar otru, it īpaši suņi un kaķi, kā viņi lēnām dienu no dienas atrod tuvāk un tuvāk distanci viens otram un jūtās vairāk un vairāk drošībā, un kā viņi lēnām sāk pievērsties rotaļām. Jo tad, kad viņi ir drošībā, tad, kad dzīvnieki jūtās droši, viņi rotaļājas, un tas arī ir Primal Play galvenais pamatkoncepts. Mm. Starp citu, no šīs sērijas es atceros pirms diezgan daudz gadiem, jo man liekas, vēl terapija, kad es mācījos, mums kāds prezentēja pētījumu, kur esot kucēni pētīti, ka viņiem atņēma iespēju rotaļāties. Un tiklīdz kā viņi grib rotaļāties, tā izšķiram, nebūs. Un viņi kļuva ar vien depresīvāki. Tā kā nomākti, neko negribās, viss ir slikti, negribās. Un otrs variants, tiklīdz kā viņiem deva iespēju satikties, tā viņi uzreiz rotaļājās. Tā ir absolūta vajadzība zīdītājiem. Tas bija tāds secinājums tā pētījuma rezultātā. Es pieļauju, ka šis ir ļoti par to pašu, ko tu mini.
Pilnīgi noteikti, un es domāju, ka tāpēc arī tur bija man tāda kā zibens būtne, kas iešāvās. Jā, šis ir vajadzīgs! Šis ir vajadzīgs. Un atkarībā arī no tā, no kādas vidas mēs nākam, kādā vidē mēs ikdienā uzturamies, ir cilvēki, kurus ir tik ļoti mentālos, kaut vai profesionālā vidē, ir, kad šis psiholoģijā varbūt runā par iekšējo bērnu, kurš ir rotaļīgs un atvērts. Ka šeit mēs tīri runājam par to, ka jā, rotaļa ir vajadzīga. Un bieži vien tā ir mūsu pieaugušo pasaulē pirmā, ko mēs izslēdzam no Jā. ikdienas. Jo ir kaut kas svarīgāks, ko darīt. Pilnīgi noteikti. Ļoti atbildīgas, svarīgas lietas Jā. jākārto pieaugušiem Tā cilvēkiem. ļoti, ļoti svarīgi gadiem ilgi nodzīvojot, tad mēs saprotam, ka kaut kas nav kārtībā. Jā. Un cerams, kaut kad pielēc mums, ka ir nepieciešams rotaļāties. Jā. Bet tā rotaļāšanās tā vairs nav. Nu, tā mēs te brīvi ar mašīnītēm rotaļāsimies vai kaut kā. Man ir atbildes, bet es gribu no tevis dzirdēt, kas ir rotaļāšanās pieaugušamībā. Nu, tādas ikdienas lietas, ko mēs darām. Oh, labs jautājums. Tu man uzdod man personīgi jautājumu, vai tu uzdod Prima Play kontekstā šo jautājumu? Gan. Es jau ar tevi runāju, tu esi viena šobrīd. Jā. Kas ir rotaļa? Man ikdienā rotaļa Pieaugušamībā. pieaugušamībā, Mhm. kā pieaugušam cilvēkam. Muļķīgi uzvesties, sašķobīt seju, nomainīt balss toni no ārkārtīgi svarīga, nopietna uz mazliet muļķīgu, muļķīgs, laikam, jā, ir tas vārds. Izmēģināt kaut ko, kas mums liek justies nērti, kā bērnam. Jā, nepievērst tik ļoti uzmanību noteikumiem. Tas kaut kā izpaužās bieži vien citādi, ka mums gribās provocēt. Varbūt mums patīk tā provocēt, un es negribu šos noteikumus ievērot. Un dažreiz tas izpaužās arī ne īstajā vietā un īstajā laikā. Bet, ja mēs to atļautu sev darīt, darīt ikdienā, biežāk vienkārši kā spēli, tad varbūt nebūtu vajadzība uz tādām provokācijām, kas mums pat dara pāri. Bet kaut kur tas rotaļīgums un tā Mhm. cīņa Jā, pret jā, tā noteikumiem mums deksme, ir vai ne? jāiet. Tā, nu, tā deksme, tā, nu. Tas, ko es stihīdajā bieži vien pieminu par rotaļīgumu, kas ir tā kā agresijas maigs paveids. Tādā ziņā, ka aktīvās enerģijas veids, kā viņu izmantot. Un tā ir tīri joki, tas ir humors, tas ir arī flirts un koķetēšana, tas ir arī dēļas, visa veida, tas ir arī sports, kur nav pa nopietnam, kur mēs tik un tā zinām, ka mēs izdzīvosim no sērijas. Jo tad, kad mēs rotaļājamies, mēs zinām, ka mēs rotaļājamies. Lai gan man nāk prātā viena situācija, kur mēs ar brāli, nu, tā normāli jau augstos toņos bijām. Mums ir maza gada starpība, un es atceros, ka viņš man skrēja virsū ar krēsla kājām. Es neatceros, kā viņa beidzās tā situācija. Arī tāda var būt rodeļa, bet nu, mēs abi esam dzīvi. Bet labi, Krēsls arī dzīves. nu, man ir aizdoms, ka jā. Es pat neatceros, kas tas par krēslu bija un cik mums gadu bija, bet nu, mazi mēs bijām. Bet nu, par to, ka var likties baigi nopietni arī tad, kad mēs principā arī rotaļājamies. Un, protams, ka seks, protams, mīlēšanās taču arī ir viena vienīga kārtīga rotaļa. Iešana Protams. nezināmajā un tam līdzīgi. Jā. Labi, bet nu, atgriežamies pie tiem trim jautājumiem, ko es tev gribēju uzdot pirms minūtēm, piecām vismaz. Par jēgu, Primal Play, par to, kāpēc tev tas patīk un kāpēc ir vērts dot to pasaulē. Kaut kas tāds bija, vai ne? Tie jautājumi. Jā, jā, jā. Es neatceros, uz kuriem es vairs atbildēju, bet es teikšu, kāpēc man tas patīk? Tāpēc, ka es tiešām sajūtu, ka ir kaut kāda daļa no manis, kas vai nu es nebiju atradusi to vietu, to telpu, to telpu, kurā es sev dotu atļauju, bet te es drīkstu, te es tā drīkstu. Nu, un te man neviens nenosoda, ka es tā Tā ir dabīgi, pareizā varbūt loma. dabīgi. Tieši tā, man tas tā dabīgi, tas rotaļīgums nāk, bet bieži vien kaut kur ir tāds sevs nosodījums, šī nav īstā vieta, vai šeit tā nevajadzētu uzvesties, tā pieaugušam vajadzētu uzvesties. Un tad es laikam pirmo reizi satiku to vietu, bet tomēr drīkst, un vēl ir iedrošināts tā būt, un tas vēl nāk par labu. Un, un tā, jā, tas bija tāds ārkārtīgs atvieglojums, un ka es varu būt es pati. Mm. Un tāda atskārsme,
cik milzīga daļa no manis tā ir vēlme rotaļāties. Jā. Un cik īstenībā viegli tas sanāk, kad kaut kur ir pateikts noteikumu grāmatā, šeit drīkst. Nu, tā kā ienākat šajā telpā, tagad te drīkst tā. Ah, super. Un kāpēc tam ir jēga? Kāpēc tas ir milzīgs devums? Tāpēc, ka, jā, ja mēs varam radīt šo mazo telpu, kur cilvēks ienāk pa durvīm un viņš saprot, ka viņš drīkst, iespējams, kāds pirmo reizi savā pieaugušā cilvēka dzīvē sajutīs, kā tas vispār ir. Nu, daudziem tā reakcija, piedzīvojot šo praksi, jau piedzīvojot šīs pāris stundas tādā telpā, ir iedvesmojušas, bet daudziem tās var nākt ar lielām sāpēm, jo tas ir liels pārdzīvojums. Es esmu dzirdējusi atziņas, ka tas sāpes ir par to, cik ilgu laiku es esmu neļāvusi sev rotaļāties. Jā, jā. Mhm. Mhm. Un, principā, tu atbildēji ar šo arī uz abiem jautājumiem, otrajiem. Es domāju, ka jā, tā bija tā Par mana to. galvenā, Jā. kāpēc tas ir tik svarīgi un kā ir tā jēga. Un es tiešām no visas sirds, tas pat nav, ka es ticu. Es zinu, tas ir Mhm. nākamais līmenis pārliecībai. Es zinu, ka tas maina, tas tiešām maina kaut ko ikdienā, un kaut vai vienu reizi to pieredzēt, tas jau iedēst sēkliņu. Jā. Tas nenozīmē, ka tas ir jādara visu laiku regulāri, kā tāda jogas praksa vai kaut kas tamlīdzīgs. Bet var arī Bet tā. var arī tā, ja ir šāda pieeja Mhm. tam. Bet tā galvenā doma ir, jā, mēs te netrenējamies, kā pareizi izdarīt kādu kustību. Tā Tas ir pareizi treniņš, rotaļāties. tieši tā, kā pareizi rotaļāties. Tā ir prakse, un to var attīstīt, bet pieeja tam ir uh, mazliet citādāk, kā mums varbūt ir ierasts praktizēt lietas. Mhm. Es atceros sevi Vērmanas parkā, 27 gadu vecumā, kad es apjēdzu, es esmu pieaugusi un es varu rotaļāties. Un es to mirkli nekad neaizmirsīšu. Man tas bija tiešām tāds, nu, tāds yes, priekš sevis. Un es pieļauju, ka tā otrā daļa par rotaļāšanos bija pateicoties tam, ka es jau ar improvizāciju biju saistīta jau uz to laiku, jau vismaz 5 gadus. Jo improvizācijā burtiski mēs visu laiku rotaļājamies. Ejam nezināmajā, ejam riskā, principā, un ejam arī muļķīgās situācijās. Viņas var kļūt par muļķīgām, bet par muļķīgām jau mēs nosaucam tad, kad mēs viņus vērtējam, principā. Jā. Mhm. Tūlītās. Sāc kārt, ka es neieslēdzu gaismu. Uzreiz, cik skats es tev tik labi redzu. Vai ne? Tā bija tumsa. Mm. Nu, ko? Pastāst, lūdzu, kas noteikti būtu cilvēkiem jāzina par Primal Play. Primal Play, tas ir eksperiments. Tas ir tāds sava veida eksperiments, ienākot tajā telpā. Tas ir eksperiments ar elpu, ar kustību, ar pieskārienu, ja ir vēlme to darīt. Un viss ir aicinājums. Tas ir eksperiments arī ar balsi. Manuprāt, balss arī man pašai tas bija viens no tādiem lielākiem. Varētu teikt, pat izaicinājumiem, cik ļoti kaut kur bija kaut kādi tādi limiti uzlikt uz to, kā es varu balsi izteikt, skaņas izdot, Mhm. muļķīgas skaņas izdot, dzīvnieciskas skaņas, kas tik ārkārtīgi labs jūtas. Tā kā tas ir eksperiments ar balsi, elpu, pieskārienu, kustību. Un, kā visās somātiskās praksēs, tie, kas šo klausās un ir bijuši dažādos workshopos un kaut kur piedalījušies, jūs to vienmēr atcerieties, ka viss ir aicinājums. Nekas nav jādara. Viss ir aicinājums, un galvenais ir sevi sajust, un to arī mēs parasti darām, kad mēs iesildamies. Ko tad es gribu? Ko man velk darīt? Tā kā nonākt līdz savām apzināti pie savām Jā, vajadzībām. jā, Un plus es dzirdu arī, ja tas viss ir aicinājums, tad tas viss ir arī par robežām. Vai es to gribu, vai es to pilnīgi noteikti. varu Pilnīgi izvēlēt noteikti. brīvām. Mhm. Jā, pilnīgi noteikti. Jā. Mhm. Varbūt vēl kaut kas, kas ir nepieciešams. Kā tu tulkot latviski viņu?
Es viņus tulkoju, tad, kad es sāku Latvijā pasniegt, tad es tulkoju kā primātu rotaļas. Mhm. Spēles man kaut kā īsti nepatika tas vārds, jo man Jā. likās, spēle ir tāda. Nu, tur arī var Um, baigi tāds monopols, piemēram, nāk jā, prātā, vai ne? jā, rotaļa ir īstais vārds, manuprāt, jo tas kaut kā sevi, nu, vismaz kā es to vārdu redzu, ietver tādu nevainību. Jā. Nevainību un atvērtību un bezmērķību, ka nav uzvarētāja. Jā. Un Un Primal ir no vienas puses tā kā uz primātiem vēl, bet Primal ir arī tomēr tur ir vēl. jā, Tavs. primāti, nu, laikam es meklēju tādu skanīgāku, ja viņu tā Jā, tieši jā, tulkotu, primāti tāds uztveramāk. skanīgāks vārds, bet uztveramāks, bet, nu, primal tas ir par mūsu instinktiem. Tad es varētu viņus saukt par instinktu rotaļas, bet tad neskan tik forši. Un Un, tad var tur un tas, aizdomāties uz kaut ko, visu kaut ko jau sarežģītu un liekas, ka, ai, ne, uz šī tādu jā. varbūt neiešu. Jā. Man Jā. liekas, ka vienkārši foršāk skan primāta rotaļas, bet tiešām tas ir par mūsu instinktiem. Nu, un jo biežāk mēs varbūt nākam uz šo praksi, jo dziļāk, sākumā tā var būt tāda vienkārši pieredze, kaut kas jauns, varbūt kaut kas jau kaut kur šur tur tā kā tantrā var būt pieredzēts vai kontakta improvizācijā vai kaut kur. Bet kādam tas var būt pilnīgi jauns, jo dziļāk mēs tajā ejam, jo dziļākus dažādus konceptus un sevi atklāsim sevi, mēs varam iztaujāt un apzināt robežas. Pat trauma, kā trauma ir ieguldīta mūsu instinktīvajās. Un kāpēc mans instinkts ir šāds? Mums jau visiem mums ir vienādi tie instinkti ieprogrammēti, bet ne visās situācijās tie vienādi reaģē. Un tad mēs, jo dziļāk tajā ejam, jo vairāk mēs varam arī mēģināt izprast šos savus instinktus un instinktīvās reakcijas. Un vēl viena lieta, ko noteikti svarīgs vārds, tā ir interakcija. Bet es Sadarbība. negribētu Miedarbība. kaudzu. Miedarbība. Miedarbība, interakcija nav latviešu vārds. Nē, nē, man patīk tulkot uz latviešu. Tāpat miedarbība. Bet šeit varbūt pirmais tāda vizuālā bilde ienāk prātā, kas ir miedarbība. Tas varbūt liekas uzreiz, ka cilvēki dara kaut ko kopā. Bet miedarbība notiek arī tad, kad es esmu telpā un vēroju citus. Un tā ir sava veida miedarbība. Un tad kāda veida miedarbība tā ir? Vai es esmu tuvāk kādam, vai tālāk, vai ar acu kontaktu, vai bez. Tā kā tas ir plašs, ļoti plašs izpratne par to, kā mēs esam miedarbībā viens ar otru. Es tā domāju, man liekas, ka tavējā Primal Play praksa ir tā, kuru es vēl nekad neesmu pieredzējis pati. Bet tevī klausoties, izklausās, ka arī šīs te nodarbības vai darbnīcas vai meistarklases, kā nu tu viņus sauc, viņas arī katru reizi varētu būt ļoti citādākas. Un ļoti no tēmas atkarīgs, vai ne? Nav jau tā, ka mēs visu laiku vienmēr iesildamies ar to, un tad darām apmēram šo, un tad noslēdzam ar šo. Viens pamatkoncepts ir, ko mēs vienmēr darām, tāpēc, ka tas ir tāds kā iesildīšanās uzdevums, kas palīdz sazināties. Un vienmēr es paturu prātā, ka katru reizi, kad es esmu arī vadījusi, ir kāds jauns pienācējs, ir cilvēks, kurš nekad to nav pieredzējis. Un tad tas ir arī forši tā sadalās. Ja cilvēki, kas to ir pieredzējuši, viņi jau tā kā iejūtās ērtāk, un tad jaunpienācējiem ir vieglāk iejusties. Mhm. Bet ir kaut kādas lietiņas, ko mēs darām vienmēr, kā pamatiesildīšanās, un tad pārējais viss ir atkarīgs no. Nu, principā arī no manis un manām sajūtām, kā es ievadu to, bet ļoti arī atkarīgs, kur tas var aiziet, atkarībā no tā, kas ir tas kopējais kolektīvais lauks. Jā. Un tad var sanākt, ka es kādreiz arī improvizēju. Varbūt es padomāju, ka gribētu sagatavot kaut ko vienu, bet es kaut kā jūtu, ka pilnīgi kaut kas cits prasās, jo ir baigā šī tāda spēle, un tad gribās padzikstēties. Mhm. Un jā, tad tas kaut kā citādi Kā es saku, ka man arī vienmēr ir nodarbībām ir struktūra, un tad viņi var tā mainīties, jo es sadajoju ar grupu. Jo grupa atnāk, ir. izveidojās, un nekad nevar saplānot, kāda viņa atnāks. Un vislabāk tomēr ir rēģēt uz to, kāda viņa ir atnākusi. Izklausās, tu to pašu dari. Jā, nu, es domāju, ka tas arī tas pamat koncepts, ka mēs vadāmies, ļaujam šajā mirklī, šajā nodarbībā instinktiem vadīt, apzināties, jo instinkts var arī mūs aizvest citā virzienā.
aiz bailēm, bet jā, tā galvenā doma ir neturēties cieti konkrēti pie struktūras un noteikumiem. Mm. Un gal galā rotaļāties ar to struktūru. Tieši tā. Mhm. Rotaļāties ar struktūru, jā, tas ir Mhm. labi. Mhm. Cik garas ir tavs nodarbības parasti? Es tā fantazēju vienkārši. Tiešām, ka es neesmu bijusi, man visādi ir tādi vienkārši jautājumi nāk prātā. Es jau teikšu godīgi. Ir Nu, tā, ka es pavisam tikai godīgi. biju. Nu, tā pavisam godīgi. Tad, kad es pirmo reizi vadīju, man bija jāiekļaujās vienā stundā. Es to izdarīju. Un, ja nu tur bija programma un daudzām dažādām praksēm, bet man nekad nav sanācis pēc tam izveidot mazāk par 3 stundām. Un, varam iekļauties 2 stundās, bet tā, lai tiešām tā baigi izjustu un iedziļinātos 3 stundas, ir ļoti forši. Nu, un ir bijušas arī vakara nodarbības, kuras ievelkās no 7 un ir paredzēts līdz 10, bet mēs beidzam 12. Jo grupa tā arī atļāva. Jā, jā. Un tas, acīm redzot, un tā bija jānotiek. Ok, tā tad 1 stunda ir stipri pa īsu, 2 stundas, kas, piemēram, būs somatikas formā plāns, tad Mhm. ir ok, Būs var ok. piemiegt Jā, aci. jā. 3 stundas ir optimums vai Jā, optimālais minimums. jā. Kas ir garākais? Tas varbūt arī vairākas dienas, ne? Tās var arī būt vairākas dienas, un tas var būt izvērsts plaši, plaši, jo garāk, jo vairāk laiks mums ir, jo vairāk mēs varam palēnināt visus procesus, un jo vairāk, jo mēs palēninam, jo mēs Padziļināt. vairāk varam pamanīt un padziļināt, un izvērst pēc tam kaut ko, kas atdzīvojās grupā, pēc tam izvērst to plašumā un ļaut tam vairāk telpu. Ja tas vispār kaut ko, nu, tas, ko es tikko man pašai liekas, tas, ko es tikko pateicu, kādam no malas varbūt liekas, par ko viņa runā, Man viss izvērst bija kaut ko skaidrs. plašumā, Jo es kādreiz tad vadīju labi. 2 dienas no Jā, vietas. Jā. jā. Labi, pastāsti, ko tu esi novērojis. Kā notiek tava darba maģija? Kas mainās cilvēkā, kad cilvēks atsāk, kad viņš sazemējās, kad atsāk just sevi augumā? Citiem vārdiem, kad sāk just savu ķermeni, tie ierastie vārdi. Katram tas ir kolektīvs. Noteikti nevar pateikt, ka kopumā cilvēka tendence ir šāda. Jā. Katram tas ir ļoti individuāli. Vīrieši var kaut kā mazliet ar dzimumiem, to noteikti tradicionāliem dzimumiem. Mhm. Vīriešiem es esmu novērojusi, kas ir nākuši. Atdzīvojās tas zvērs. Es negribu teikt ne tikai dzīvnieks, bet tas zvērs, Mhm. kurš grib paņemt. Līdz ar to ārkārtīgi liels emocijas ir tīpaši tiem, kuri nav sev ļāvuši, kuri sevi ir nosodījuši par to, ka viņos iekšā ir milzīgs, spēcīgs zvērs, kurš var paņemt. Un, jā, tā kā tāda kaut kāda tendence sievietēm. Sievietēm, nē, es te negribu arī pieturēties pie dzimuma tādām definīcijām, bet kaut kā tādu no vīriešiem novēroju. Um, Patiesībā es esmu novērojis, ka sievietēm tas nāk bieži vien ar skumjām, diezgan bieži. Un it īpaši tām, kuras pirmo reizi piedzīvo šāda veida praksi. Jā, atdzīvojās, vispirms nāk skumju vilnis, un tad nāk taurentiņš. Tad nāk tāda Mhm. vieglums, nāk, un arī atdzīvojās ārkārtīgs spēks. Arī to es novēroju. Tāda vēlme tādam wrestlingam, cīkstēties, pacīkstēties. Jā. Jā, jā. Es atceros sev 3 gadnieku, 5 gadnieku un bišķiņu vecāku. Jā. Jā, Nu, ka tas bērns ejam, atdzīvoja. laižam. Jā, 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 laižam. jā, laižam. Mhm. Jā. Vai tu tādai garšiņai varētu piedāvāt mums kādu praksīti šobrīd? Jā, tas, ko varētu piedāvāt, ko mēs virtuālā formātā varētu forši izdarīt, ir viena no tām iesildošajām praksēm, viena variācija, ko mēs parasti arī darām. Un viņas saucās IREP, īsi no saīsināts no angļu valodas Emotional Response Awareness Practice.
emocionāli, bet man nepatīk tas vārds emocionāli. Viņš kaut kā citādāk, nu, emocionālo reakciju, response tā reakcija, Apzināties reakcijas praksa. apzinātības prakse. Nu, apzināties savas emocionālās, bet es Reakcija. pat negribu izmantot vārdu emocionāli, vairāk instinktīvs varbūt. Mhm. Tās, jā, Mhm. jā, sapratu. Mhm. Un mēs sāksim ar to, ka ieliksim trīs dziļas elpas kopā. Jā, velkam, jā. Jā. Mēs varam jau kopā, katra ir kā savā tempā, bet kopā. Tad var neelpot, ja pēc tam. Pēc tam var turpināt tāpot. Un, ja tu ievēroji, tad es jau tā kā pieliku mazliet skaņu klāt, jo man jau tas ir ierasts. Mhm. Bet vienkārši tā jau, tur jau tā vērošana sākās. Kā tu elpo, vai tu ļauj savu ar balsi izelpot vai nē. Un turpināsim mēs ar to, ka katra sakot šādu teikumu, sēžot vai stāvot vai runājot šeit ar tevi, es novēroju, ka man ir, un tad apraksti trīs ķermeniskas sajūtas. Pieņemsim no manas puses, runājot šeit ar tevi, es novēroju, ka man ir ļoti sausas lūpas, man kut deguna gals, kuteklīga sajūta, un es novēroju, man velk galvas augšdaļu šeit dziļa elpa. Es savukārt novēroju, ka man īkšķi ir tā kā iespiedušies zemē, nu, es stāvu uz kājām. Mm. Tad man ir rokas kabatās un tāda, tāda atbalsta sajūta, pateicoties tam, ka tās rokas viņām nav jākarājās kaut kur, bet viņām ir tas šeit ir viņu vieta. Un tad es jūtu te pakausī tādu, nu, to sajūtu, ķipa man galva būtu jātur. Dziļa elpa. Un šādi mēs varētu turpināt ar un katru reizi vienotrai nodot tālāk, kad mēs pabeidzam. Tas var būt 3 līdz 4 lietas. Dziļa elpa. Mēs signalizējam otram cilvēkam, esmu pabeigusi, tagad tava kārta. Un ļoti, īstenībā, ļoti labs piemērs. Es vērojot sevi un vērojot tevi, jūtu, ka nāk vēlme paskaidrot. Nu, tā es tā kā jūtu, rokas ir kabatās un tā, un mums nāk vēlme izskaidrot. Tas ir pilnīgi normāli. Vairāk paskaidrot to sajūtu. Un tas aicinājums ir pieturēties pie maksimāli tikai un vienīgi pie sajūtas un turpināt vērot. Mhm. Un, tas vienkārši ir tāds kā novērojums un signāls tam, cik ātri pieslēdzās mentālie procesi. Mhm. Un, ja mēs novienkāršojam, paliekam tikai sajūtās, jo sazināmāk Jā, mēs varam būt. Nevis tur atkal kaut ko skaidrot, pamatot un tam jā, līdzīgi. jā. Un šīs prakses, tā pamatdoma tiešām arī ir. Mēs to atkārtojam šo procesu 5 minūtes, līdz mēs iesēžamies un paliekam ērti. Labi, cik zinu, tu esi vidzemē, tā kā drīzāk tiešāk cēsīs, esi vairāk šo pasniegusi. Un, jā, pastāst lūdzu. Jā, jā, mums bija sadarbība ar Ievu Sijātu, un tajā laikā viņi vadīja centriņu sākotnē, un mums ļoti labi saskanēja tas, ko es vēlējos dot un ko viņi gribēja uzņemt tajā laikā. Tā kā jā, kādu brīdi es braukāju, un reizi mēnesī mums notika tur nodarbības, un vienu vai divas reizes, laikam, bija Rīgā, un jā, tas bija tāds periods. Mhm. Un izskatās, ka tur Rīgā turpinās. Un es tādu, ka es Rīgā turpināšu, jā, pēc nelielas, nu, nevis nelielas, bet tāds nozīmīgs pauzītes, es teiktu. Jā, es Rīgā arī turpināšu. Un, un jā, redzēsim, kur tas aizvedīs. Mhm. Pastāst līdz šim, nu, lielākoties tas cēsīs un bišķiņa Rīgā, tad kādi cilvēki lielākoties nākuši uz tavām nodarbībām?
Lielākoties cilvēki, kas jau ir pieredzējuši kaut ko, es pat nezinu, kādā groziņā ielikt, ko cilvēki ir pieredzējuši. Laikam tas labākais angļu valodā nu, tā jaunā laikmeta pieredzes. Vai tās ir jogas, vai elpošanas prakses, vai tantras pieredzes, vai arī somātiskās nodarbības. Mikslis, arī tāds kārtīgs mikslis ar dažādām pieredzēm, lielākā daļa. Bet bija arī cilvēki, jā, kas nekad nebija bijuši ne uz kādu nodarbību. Man jāsaka, ka tad ir visforšāk. Gan man, kā vadītājai, gan arī pašam cilvēkam pirmo reizi. Um, Ja ir interese, man šķiet, ka ja ir interese par somātiku, ja ir interese par kaut ko, kas ir nu, ārpus standarta nodefinētā formāta, kad mēs gribam sevi izzināt, lasīt grāmatu, vai iet pie psihologa, vai pie coachinga, un Klausīties gribās podkāstu. klausīties podkāstu, jā, tieši tā, Viss un izklausās gribās ļoti mentāli. Tas ir, jā, jā, tas ir tieši tā. Ja ir vēlme izkāpt no tā mentālā rāmja un kaut kur sākt, man liekas, Primal Play ir fantastiska vieta, kur sākt. It īpaši, ja ir tā, nu, nedroši, ja ir mazliet bailes, nezinu, vai es gribu iet tik tālu un uzreiz lekt iekšā tantrā. Vai es, jā, jā, kontaktu improvizācijas, starp citu, arī ļoti, ļoti labs veids, kā kaut ko iesākt, bet Primal Play tāda pievienotā odziņa, no, mazliet no tantras vispār jāsaka, jā. Hmm. Nu, ar kontaktu improvizāciju es esmu pieredzējusi, piemēram, Anci, kur šobrīd jau pasniedz kontaktu improvizāciju. Pirms 11 gadiem viņa uz pirmo nodarbību atnāca un tā arī skaidri un gaiši pateica, man ir bail, ka man citi pieskarās. Bet viņi uzdrošinājās atnākt uz to klasi. Um, Tā kā tur arī, nu, it kā liekas, nu, citiem tas ir ļoti viegli tur iekļauties, un citiem tas ir tāds, ak, Dievs, man tagad pieskarsies, tā kā ne tikai ar plaukstām, mēs arī ar pleciem pieskarsimies, mēs arī ar mugurām un vispār ar visādām ķermeņa vietām. Nu, kam tas ir pieejams, pieredzams un pat patīkami, burvīgi, un ir cilvēki, kuriem ir, ko lai tagad Mhm. dara. Bet man liekas, ka tā īsti nav bijuši tādi, kas nepaliek. Jo tomēr nu, tā ir mūsu vajadzība. Būt. Tā ir ka mūsu vajadzība, protams, es arī gribu pieminēt, ka katram savās dozās, kādam vajag Jā, vairāk, jā, un kāds ir protams. izslāpis un nekad nav gana. Un kādam atkal mazāk to vajag, un kontakts, protams, kā tu man pirmīt prasīja, kas ir jāzina par nodarbībām, viss ir aicinājums, un ja kādam ir, tā kā, ir vēlme, bet ir bail, drīkst nākt un būt miedarbībā, vērojot, vai vienkārši izveidojot acu kontaktu. Vai saliekot rokas ļoti, ļoti, ļoti tuvu kopā, bet nepieskaroties. Bet izmēģināt un eksperimentēt ar tuvību, un eksperimentēt ar distanci, un kā man ir ērti, un kur ir mans slieksnis, un kur man velk tālāk. Mhm. Nu, tas tā kā velk arī uz. Tu jau pa daļai atbildēji uz to jautājumu, ko es tev gribēju uzdot par grūtībām, kuras tu varbūt esi ievērojis cilvēkiem, ar Hmm. ko cilvēki sastopās tavās nodarbībās. Jā, es teiktu, lielākoties pārsvarā cilvēki saka, ka jā, viņi uzreiz pamana, cik ļoti galva strādā un cik ļoti mūsos ir iestrādātas stratēģijas, sociālās stratēģijas, kad es ienāku telpā. Mēs jau pat neapzināmies, nu, mēs visi to neapzināmies, kaut kādā līmenī mums šīs stratēģijas, izdzīvošanas stratēģijas, tā, kur es telpā sevi nolieku, lai man tā būtu ērtāk. Un te arī ir tas izaicinājums, ka lai mēs varētu rotaļāties, mums jājūtas ērti un atbrīvoti. Jo tad, kad mēs esam drošībā, mums ir ērti, mēs esam atbrīvoti, mēs gribam spēlēties, mēs atveramies vēl vairāk. Bet te ir tā atšķirība starp es strateģiski izdomāju šajā vidē, kur man būs ērti, lai noturētu kontroli pār sevi un pār vidi un savu drošo aizsardzības pozīciju. Un tā drošība, kur man nervu sistēma atbrīvojās un atslābinās, un es varu atļauties izkāpt no komforta zonas, un man nervu sistēma nav panikā, un spēj būt miedarbībā ar cilvēkiem. Un ar šo saistībā, vai ir kaut kādi cilvēku, kaut kādi cilvēki, kuriem drīzāk nederētu Primal Play? Varbūt pa intensīvu, vai varbūt jebkādu citu iemeslu dēļ. Hmm. Kam labāk nenākt uz Primal Play?
Tas var būt arī, nezinu, kaut kāds diagnozes, piemēram, vajag. Jā, nu, es teikšu, godīgi, man tā nekad arī mana pieredze nav bijusi, ka kādam tā ārkārtīgi panikas lēkme sāktos, bet pilnīgi noteikti, ja cilvēkam ir, es nezinu, tieksme nav īstais vārds, bet var no sociālām situācijām, kur varbūt ir daudz cilvēku vai kur ir trokšņi, kuros izdod trokšņus, un trokšņi var triggerēt. Mhm. Nav latviešu vārds, bet triggerēt šo kaut kādu trauksmes lēkmi, tad es neieteiktu. Tāpēc, ka šeit mēs, jā, mēs eksperimentējam, un eksperiments mēs nevaram paredzēt, kas notiks. Un troks, es domāju, ka skaņas, tas tā gan viena lieta, ko es novēroju, ka skaņas bieži vien cilvēki arī tad, ja nav ekstrēma reakcija uz tām, skaņas bieži vien ir viena no vis tādām triggerējošākām. Satraucošām, jā. Jā, jā. Kopumā vēl es neieteiktu, ja mēs tā novirzamies no ļoti nopietnām, problemātiskām situācijām. Es varbūt neieteiktu, es nezinu, vai tas būs paprātam, tieši tā, vai tas būs paprātam. Kādam, kurš ir pieredzējis ļoti daudz visu kaut ko un ir ārkārtīgi nogarlaikojies un vēlās, nu, Nu, es tagad, vēl, vēl kaut padodiet ko, man, lūdzu, ekstra odziņu. jā, atstājiet labu iespēju uz mani, Jā, jā, kaut ko jā. tādu. Jo arī tā var dažreiz būt. Es esmu redzējis gadījumus, kad cilvēks ir, nu, bijis uz ārkārtīgi daudz dažādiem workshopiem, nu, visu iespējamo no visas tās gammas ēdienkartes pagaršojis. Mhm. Un šī prakse nebūs kaut kas Wow. pilnīgi jauns no citas planētas un nekad nepieredzēts. Mhm. Tā kā to arī var paturēt prātā. Mhm. Un šis man atgādina vienu kontaktu improvizācijas festivālu, ko es rīkoju, kur atbrauc no Vācijas viena no tādiem senākajiem pasniedzējiem, un viņi pasniedz absolūtus pamatus. Un tad bija cilvēki, kas spļaudījās, un bija cilvēki, kas, un sagot, nu, ka es jau šito zinu, Johaidī. Un bija cilvēki, kas teica, ak, Dievs, šo spirāli es atkal jaunā kvalitātē savā kustībā pieredzēju. Mm. Jā, jā, es Un, gribēju teikt tieši tā, tā kā jānāk ar to domu, tāpēc teicu, nebūs paprātam, ja mēs nākam ar prātu un mentāli. Es mm, jau to zinu, tas jā. nav par zināšanu. Tā kā, jā. Tas ir atkal un atkal pieredzēt, un mēs varam vienu to Mm, pašu darīt tik pa kaut kādiem gadiem vai kaut kādu periodu laika, vienu un to pašu uzdevumu un pieredzēt viņu tik dažādi, jo mēs jā. jau mainamies. Mhm. Labi, tā kā tas būtu kam nederētu, bet kam, nu, kam tas, nu, skaidrs, ka visiem pārējiem derētu, bet varbūt ir kāda īpaša, nezinu, joma cilvēku, kuriem tas ļoti varētu noderēt, kas ļoti varētu novērtēt, Mm, kuriem tu no sirds ieteiktu. Kā jau es iepriekš minēju, es no sirds ieteiktu tiem, kas nav īsti nekad neko no ne somātiskas prakses piedzīvojuši, ne bijuši, tīpaši, ja nav bijuši ne uz kādām ne elpošanas, ne ķermeņa apzinātības, nekāda veida praksēm. Un, ja ir vēlme kaut ko atklāt, tas ir wow. Šitas ir wow. Un tas ir wow tam cilvēkam, kas to pieredz, dalībniekam, un arī man kā vadītājam. Tas ir Mm. wow, tas ir tik fantastiski redzēt. Tas ir tā kā, kad tu vēro bērniņu, kurš atklāja pasauli un ar tādām mirdzošām acīm. Un bieži vien tajos gadījumos cilvēkiem nav vārdu, nav īsti aprakstāms. Un arī man tā bija, kad es to pirmoreiz piedzīvoju. Likās, ka pilnīgi visu es sapratu, bet es vispār neko nevaru pateikt, jo man nav vārdu, lai pateiktu, ko es saprotu. Bet es pilnīgi visu sapratu. Viss sakrīt savos plauktiņos. Es saprotu dzīvi un kosmosu. Viss ir preverbāli, ja? Jo runājām Bet, mēs jau gal galā, mēs vēl pirms mēs sākām runāt, ja? Tieši tā, tieši tā. Un tas var būt ļoti pārsteidzoši. Un, tā kā to es noteikti iesaku kādam, kurš ir pilnīgs jaunienācies šajā laukā un telpā. Un es iesaku arī kādam, kurš tiešām arī ir daudz bijis, varbūt ar sevi strādājis un apzinājies ļoti mentālos procesos, vai tas ir coaching vai psiholoģija. Jo arī bijuši diezgan daudz labas atsauksmes no cilvēkiem, kas pieredz pirmo reizi vairāk šo ķermenisko praksi. Un
saka, ka ļoti labi komplementējās kopā ar psihoterapiju vai nu, vienalga kādu terapiju vai coachingu viņi iet. Viņiem saka, wow, viss, ko es apsmadzeņoju, viss, ko es mentāli izstrādāju, likās, ka sakrita kaut kur savās vietās caur šo pieredzi ķermenī. Jā, nu kā tas ir vispār somatiskajās praksēs, kad tas, ko mēs šeit tā smagi turam, daudz un daudz, tas viss tā var Jā, integrēties. jā, Un no jā, šejienes mēs savukārt varam saintegrēt to, kas šeit ir glabājies kur lai liek, izrādās šeit jāliek. jā, jā, jā. Mm. Mhm. Personīgi jautājums tev. Kas tev pašai palīdz atgriezties sevī, sazemējumā, ja, tad, kad kaut kādos brīžos dzīve kļūst saspringta? Mm, mm. Man pirmais pilnīgi noteikti kā tādam kārtīgam latvietim, man patīk iziet mežā pastaigāties, un man ļoti, ļoti sazemē smarža. Smarža ļoti svarīga, un zemes smarža. Uh, nu, vajadzība pieskārties, vai tās ir smiltis, vai paturēt, jā, paturēt smiltis, akmeni varbūt nē, bet kaut kas ar to tīri konkrēti ar zemi ļoti saista. Bet noteikti arī es ievēroju, ka kopš es praktizēju šīs lietas, manā dzīvē, manā ikdienā ir ienākusi tāda praksa, kā apgūties gultā un skatīties griestos un nedarīt neko, un neklausīties podkāstu, un nemeditēt, Mhm. un, ne, un ne, neko nedarīt. Un tas ir fantastiski. Un es to Un ir tik visiem. daudz ko darīt, vai ne? Un ir tik daudz kādas prakses, es varētu darīt, es varētu elpot, es varētu kratīties, es varētu jogot un visu kaut ko, bet šobrīd manā ikdienā mana mīļākā praksa ir apgulties un skatīties griestos. Jā. Un, ja Mhm. kaķis vēl uzsēžās svētā un sāk murrāt, tas ir tāda odziņa visam, bet to jau es nevaru kontrolēt. Vai ne? Var tikai pieaicināt. Jā. Un kā tu redzi šo te auguma apzināšanos, šo te embodiment, šo te ieķermeņošanos nozīmi tuvākā, tālākā nākotnē? Um, Tad, kad es pirmo reizi atklāju Prāmu Play un kad es organizēju visas nodarbības, tad man bija absolūta pārliecība, ka tas ir vajadzīgs, tas būs vajadzīgs, šīs prakses tikai augs, un tas ieņems ar vien lielāku nozīmi. Tagad es kādu laiciņu neesmu organizējis neko, un neesmu arī bijusi nu, tā īsti iesaistīta somātikas praksēs. Es redzu, teiksim, tā, to reālo pasauli, to ikdienu, un man paliek mazliet pesimistiskāk, bet mana personīgā, protams, dziļākā vēlme un pārliecība ir, tas ir vajadzīgs, tam ir jāaug, tam ir vieta, jo vairāk un vairāk virtuālā pasaule attīstās un tehnoloģijas, jo vientuļāk mēs jūtamies, jo tālāk, ja mēs arvien vairāk dzīvojam šajā mentālajā telpā. Nu, mans novērojums personīgi ir, ka tas atstāja milzīgi iespaidu uz attiecībām. Un tā kā tu jau sākumā minēji, tas, ko es ar tevi dalījos, kad es dalījos ar tādu nu, par sevi aprakstīnu, nav nekā, es neredzu neko svarīgāku par savstarpējām attiecībām. Un tas ir vai romantisks, vai ģimenes, vai draudzības, vienalga kādas attiecības, es Cilvēciskās. neredzu cilvēciskās attiecības. Un, jā, šādām somatiskām sazinātības praksēm tām ir milzīga, milzīga loma tajā visā un būs arvien lielāka un lielāka. Un es negribu ieiet tēmā par mākslīgo intelektu un to Nē. visu, kas notiek. Jā, jā. Mm. Tad, kad bija nepieciešams gatavoties gan samatiks fórumam, gan pilsētas retrītu palaišanai, es neplānoti daudz biju jāsēž pie datora, bet priekš manis daudz tas ir 4 stundas no vietas pie datora. Kādam varbūt tāds spurdziņš būs par to, kas ir 4 stundas no vietas. Man tā ir ikdiena, katru dienu, tur 8 stundas vismaz. Bet tā kā es jau biju iegājis tādā ļoti ķermeniskā, ļoti kustīgā dzīvesveidā, un tas dators un tie ekrāni bija mazāk, pieredzēt tās 4 stundas no vietas, fokusēties tajā ekrānā, es apjautu, cik ātri es atkāpjos no savas sajūtas, ka es esmu dzīvs cilvēks, es esmu dzīva būtne. Man īstenībā gribās iziet ārā, tur pagalmā,
pieskarties kokam, sataustīt ķērpi, sataustīt mitru zemi, saost gaisu un tam līdzīgi. Ka es to vienkārši to atšķēlu, jo man ir fokus uz ekrānu. Un man liekas, ok, es to apzinos šobrīd, bet cik viegli var ieslīgt tajā, ka es esmu mašīna, kurai ir jāskatās datorā un jāraksta un tur jāsazinās. Un ka tas ir mans dzīvesveids, tā vietā, lai mēs vēl kustētos, vēl justu, vēl būtu attiecībās, tas man biedē. Un to es redzu kā tādu somatikas ieguldījumu, kā atgriezties pie tā, kas mēs īstenībā esam, ka mēs esam dzīves būtnes, un mēs esam ļoti, Mm. ļoti smalks instruments. Mēs bieži vien neapzināmies, cik smalks. Labi, es aizbļāpājos. Pastāst, lūdzu, kā Es varu papildināt, bet es skatos uz laiku, papildināt. ka mums turpināt. Es tev pilnībā piekrītu. Man patīk, ka tu saki, cik mēs esam smalks instruments. Un, man liekas, ka somātika, tas, ko somātika šobrīd dod, ir atrast to līdzsvaru starp to, jo, manuprāt, mūsu intelektuālie, mentālie procesi ir ļoti augsti novērtēti gadsimtu laikā. Bet mēs arvien mazāk un mazāk apzināmies, un vēl joprojām arī šobrīd arvien mazāk apzināmies to, cik kāda vērtība ir arī pārējai ķermeņa inteligencei un instinktu inteligencei un emocionālajai, un kādu lomu tas spēlē mūsu ikdienā. Es jau arī tagad aizpildēju, neatceros, ko es ar to visu gribēju teikt, bet jā, Par manuprāt, tas smalko instrumentu. somātikas vilnis, dažādu prakšu pieredzēšana, tas mums dod vismaz iespēju sabalansēt un nogaršot to otru pusi. Jo te, ko es varu pieminēt, kad es domāju, ka vienā brīdī, kāpēc es pieminēju pirmīt, kad es biju paņēmusi pauzi no workshop vadīšanas un organizēšanas un vispār tā kā aizgājis no tā mazliet prom. Jo vienā brīdī es tā kā ievēroju, ka es esmu baigi tajā otrā atkal iekritus. Nu, tik dziļi jau pilnīgi tā kā es nu, Ka prasās vispār nevaru. struktūra. Prasās struktūras, bija izmisusi pēc struktūras, un es teicu, padodiet man Excel, kā tas gribu Excel aizpildīt. Un man ir riebies, man ir riebums pret tādām lietām vienmēr bijis, un es nesaprotu, neko neprotu tur darīt tajā Excelī, un man jāmācās šīs lietas, bet es tiešām pēdējā gada laikā ļoti jūtu to, wow, cik forši, ka tomēr ir tā struktūra, ka jā, protams, ir vajadzīgas konkrētas, specifiskas lietas, un tie mentālie procesi ir jāasina arī. Mm. Un kaut kur tā mēs te tā Jā, jā. svingojam. Kā es saku, dinamiskais balanss. Ka viņš, Jā. viņš nav statisks, viņš nav tāds akmeņi iecels, bet tāds šodien tā, pievakarē šitā, no rīta šitā, pēc nedēļas šitā. Bet apmēram tā, ka mēs visu laiku turām sevi balansā. Starp to Mm. aktivitāti, pasivitāti, starp to struktūru un plūšanu, starp racionālo, iracionālo, fizisko, mentālo un tā tālāk. Mm. Un abi ir gan svarīgi, un abi ir vajadzīgi. Tieši tā. Jā, jo. Tieši tā. Mm. Jā, un kā tur būt tajā kodolā pa vidu, tā lai tas kodols tā apmēram tā kustās, bet viņš tā kā visu laiku ir kontaktā ar abām tām virzienu pusēm. Mm. Un forši, ka tu tikko tā aprakstīji, es iedomājos tā kā kodoldaļiņa, atomu kodoldaļiņa un Jā, jā, jā. šūna. Viņa taču tur Jā, vibrē iekšā. jā. Viņa... Jā. Un nu, nevelti arī somatikā bieži vien ir runa par centered, kas ir arī latviskojot, viņu ņem kā kodolu vairāk, viņa kā Mm. centrēts. Ka mēs esam centrā vai kodolā starp visu, kas apkārt notiekās. Labi, mēs par šo varam vēl pakļāpāt Mēs ilgi. varētu vēl gari runāt. Jā. Normāli iesilām. Man te ir tāds jautājums, kur es visiem uzdodu, ko es šeit intervēju. Kā tu formulētu, kas īsti ir somatika? Jā. Un es šo jautājumu gaidīju. Es zināju, ka tāds būs. Man pirmā reakcija bija, tas ir jautājums, kurus vispār negribu atbildēt. Man bija absolūta pretestība. Tu zini, viss ir Mans aicinājums, ja? Pilnīgi noteikti, bet es gribēju dalīties ar to, ko es novēroju sevī, kad es ieraudzīju šo jautājumu. Man ieslēdzās absolūts protests, Aha. un tā kā pilnīgi nē, šito es neatbildēšu.
Un, jā, tāda vēlme izslēgt šo jā, aicinājumu uz formulējumu. Un tad es tā, nu, lai es neietu, es negribēju tā apsmadzeņot, ko nozīmē tad somātika. Gal galā Bet var sarat, paprasīt mākslīgam intelektam, kas tas ir. Ja? varētu ChatGPT tieši tā tagad iet Jā, un pajautāt. Un viss ap citu, un tieši tā bija tā mana izvēle manā priekšā. Es domāju, nu tā, Katrīna, tagad iet un ierakstīt to definīcijām ir, vai tu varētu varbūt tagad, nu tā, apzināties, kas notiek tevī, kāpēc šāda reakcija pret šo jautājumu. Nu, jā, vienkārši jautājums. jā. Un, Skaisti. piedod, man mazliet domas novēršās, jo man blakus ļoti, ļoti krāts, ka ļoti, ļoti krāts dzīvnieks. Es nedzirdu, diemžēl. Tad labi. Un reakcija ir tāda, jo es saprotu, ka tiklīdz tas aicinājums formulēt pieslēdz mentālu procesu. Jo Primal Play un tās visas lietas, ko esmu iemācījusies caur samāciskām praksēm, man ir tik mīļas, un viņiem ir tik īpaša vieta. Ne mentālā procesā, tik svarīga vieta tajā manā esamībā, manā cilvēcīgajā pieredzē, ka daļa no manis atsakās pieslēgt mentālu formulējumu tam, kas ir somātika, un definēt to. Un es tāpat tajā pašā laikā es saprotu to nu, vienkārši definīciju, ko tas nozīmē kā koncepts, bet man negribās atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt tu vari atbildēt ar kādu praksi, lai mēs Ah. pieredzam. Mēs varam otru variāciju iesildošajam uzdevumam. Otrā, kas jau ir nākamais solīts, pēc tam, ka mēs nolasām tādas ķermeņa sajūtas, un, protams, mēs pārsvarā mēs to darām sēžot telpā, bet var arī stāvot. Un darīsim tāpat, tās ieliksim trīs dziļas elpas. Stāvēšu Un, kārtīgi. Uz abām jā, kājām. kārtīgi. Stāv kārtīgi, jā, Mājās. gatava, gatava. Un Trīs dziļas telpas. šajā trīs dzīves elpas, un šajā reizē var arī saukt ķermeņa sajūtu, bet īpaši koncentrējies uz vismazāko impulsu. Un, piemēram, acu plakstiņu mirkšķināšana, piemēram, acu lūpu kaktiņu savilkšanās. Vismazāko impulsu, kādu tu vari novērot un nosaukt to vārdā, pirms tas notiek. Šis man bija pasarežģīti. Okay. Okay. Mēs Tā varam kā jaukt kopā. vismazākā piepūle, kā vismazākais impulss. Ne, vismazākais impulss šajā ziņā nozīmē ķermeņa impulss kaut ko darīt, veikt kustību, Mhm. vismazāko iespējamo kustību. Tas vienkārši Uh, notiek tādā kas ziņā. Ja? vienkārši notiek, kas tūlīt notiks, kas gatavojas notikt, un tu to pamanīji pirms tas notika. Mhm. Un tu vari, protams, arī nosaukt sajūtas. Ja tev visu laiku nenotiek impulss, tad nosauc sajūtas līdz brīdim, kad tu novēro šo impulsu. Es varu sākt, lai tā kā nodemonstrētu. Trīs dzīves sāpes. Sēžot šeit ar tevi, es novēroju, ka mans pēdas ir viegli pacēlušās un sastingušas. Un maigs impulss nolaist īkšķus uz grīdas. Es novēroju, ka man seja atbrīvojās un vaigi tā kā nokrītās. Atbrīvojās vaigi muskuļi. Un es novēroju, ka mana elpa ir ļoti īsa un ārkārtīgi tieksme ievilkt dziļu elpu un pacelt plecus uz augšu. Nu, es savukārt novēroju
ko es iepriekš tā, kad darīju, un tiešām novēroju, pateicoties šai mazajai praksē, ka es īstenībā visu laiku spēlējos ar iegurni. Nu, ka es stāvu kājās, viņš visu laiku tur tā, nu, tā kustās. Ā, Tad tāda vismazākā piepūle, ko es piefiksēju, ir, ka man liekas, ka man silst galva zem matiem. Um, Un, ja tev vajag atslābi, tad es viņus nevaru atslābināt. Man viņus laikam grib tādos tonusā, tā kā uz tādu smaidu vilkt, bet vienkārši viņi neatslābst. Un atkal trīs ieelpas, ja? Viena pietiek. Jā. Liela. Viena liela. Tev ir kāds mazais skaidrojums, kāpēc ieelpas lielas? Starp šo apmaiņu. Jā, viens galvenais ir dot signālu partnerim, ka esmu beigusi savu monologu un es nododu tālāk batonu savam partnerim. Un otrs ir patiesībā, lai kaut kādā veidā relaksētos, jo bieži vien ar to dziļo elpu mēs tā kā atslābinamies. Jo tad, kad mēs sevi vērojam, daļa no mums saspringst. Es vēroju. Mhm. Un tad smadzenes saspringst, un tad es ievēroju, ah, jā, vispār mugura saspringusi, ah, jā, vajag arī bija saspringuši. Tad Mhm. viņi lēnām tā kā atslābinās. Jā. Un, jā, tad mēs ieliekam šo elpu, lai mazliet atbrīvotos. Mhm. Mm. Tā, par tuvāku, tālāku nākotni. Kur tevi un tevis vadītās nodarbības var satikt? Es jau zinu, bet pastāsti. Jā, tā kā es pieminēju jau vairākas reizes mūsu sarunas gājumā, ka kādu laiku biju prom gan no coaching, gan no somatiskām praksēm, no tā visa, tad arī šis man ir tāds atzimšanas varbūt spēcīgi vārds, bet tāds atgriešanās solis kopā arī ar somātikas formu un idejas māju. Un, jā, tā pirmā reize, kad mēs tiksimies, būs 18. janvāris, 26. gads. 2026. gads. 26. gads, Mhm. 18. janvāris, jā, un tas būs somatikas formā. Mhm. Jā, somatikas formā. Es neatceros laiku, gan cikos. Es ar tevi Tas mums, neprecizēšu, jā. jā, Divas bet stundas, 18. Jā, 2 stundas tavā vadībā. jā, Un ap tajā pusdienas dienā laikam, man būs divas liekas. prakses. Vienu es vadīšu, vienu tu vadīsi. Nu, Abas re. būs par rotaļīgumu patiesībā. Ah, Mhm. dienas tēma. Jā. Nāciet 18. Es gribēju teikt 18. novembrī, tas ir rīt. 18. janvārī, sanāk tieši 2 mēneši kopš no rītdienas. Nāciet uz rotaļīgu svētdienu un izbaudiet prēmu play un ko Ines tu vadīsi. Man liekas, ka smūgi tas būs. Tas būs Grimberga metodas stopping movement. Hmm. Arī gan rotaļīga aktivitāte. Mhm. Patiks, Es protams. esmu bijusi tajā, es tajā Aha. piedalījos Aha. pagājušā reizē. Jā, un pēc tam tie būs svētdienas retrīti, un šobrīd tas plāns Sestdiena ir retrīte. Jā, sestdienu sestdienās ir retrīti. pilsētas retrīte. Un tad reizi mēnesī tu piedalies tajos. Jā, reiz mēnesī būs iespēja gan pirmo reizi, gan atkārtoti tiem, kas vēlēsies nākt vēlreiz Mhm. piedzīvot Prime Play. Es pieņemu, ka tās varētu būt jau tās 2, 3 stundas. Pilsētas Es domāju, ka jā, nu, ja mums ir somātikas formā jāiekļaujas konkrētā laika, jums ir tomēr divas prakses. Ja es domāju, ka es esmu vienīgā pilsētas retrītā, tad mēs varam to izvērst, jā, līdz pat 3 stundām, un tad tā patiesi var palēnināt procesus un iedziļināties. Mhm. Paši. Man prieks. Jā, Kā man idejas arī. māja atdzims un kā kopā ar viņu atdzims vēl visādas prakses. Jā, Tieši uz tādu auguma apzināšanos, uz tādu sazemēšanos, uz sevis sajušanu, centrēšanos, kodolu, uz savam fiziskuma, manā skatījumā, labākajām kvalitātēm, tādām vērtīgākajām kvalitātēm, kas mūsdienās ir absolūti nepieciešamas. Un un es tādas saprotu arī, ka idejas, tas ir atzimšana idejas mājai. Ne tikai atgriešanās, bet arī tāda sava veida tiešām atzimšana. ir tur fēniks no pelniem lido. Mhm. Jo tie nepilni 6 gadi pa vidu, kas ir bijuši tādā
pasivitātē. Tur ir pāris lieli projekti. Mums ir bijuši tādi tiešām skaisti un lieli Eiropas līmeņa projekti, bet telpās nodarbības tā īsti nav bijušas. Mm. Un tādas regulāras. Un tad šie somatikas fórumi un pilsētas retrīti ir šī atzimšanas lidojums, teiksim tā. Tāpēc nāciet uz visām praksēm, vai varbūt ne uz visām, bet uz sevis izvēlētajām, lai šis lidojums notiek ne tikai Fēniksam idejas mājai, bet jums pašiem. Jā, lai top. Lai top. Nu jā, un šīs sarunas noslēgumā es aicināšu atkal pievērst uzmanību, kā jūtam šo te būšanu starp tonus un starp atslābinājumu, cik tālu mēs esam vienā vai otrā, vai kur pa vidu mēs esam starp tonusu un tādu aktivitāti un mieru. Vai varbūt ir kaut kas mainījies šīs sarunas laikā? Pievēršam uzmanību, kā mēs izjūtam savu prātu, kā drīzāk pilnu vai drīzāk atvērtu, tādu varbūt pat tukšu, bet tādā patīkamā nozīmē. Kā izjūtam laiku, drīzāk steidzīgi, vai ka laika ir daudz, kur pa vidu starp šiem esam. Un atkal atgriezīšu mūsu uzmanību uz mugurpusi, visu mugurpusi. Pievēršam uzmanību, sajūtam, iztēlojamies, kas nu kuram labāk dara. To pašu izdarām ar savu priekšpusi. Ja nepieciešams, pakustamies mazliet, lai sajūtam, šī tā man priekšpusē, tā esmu sajūta šobrīd. Tāpatās mēs varam, ja vajag, ja ir sajūta, ka tas palīdz, tad pakustinamies tā, lai sajustu arī savus sānus, savu kreiso labo pusi. Un pievēršam uzmanību savai augšai, savai lejai. Un plašākā ielpā sajūtam, kā mēs izplašamies šajās trīs pamatdimensijās - priekšā, aizmugure, sāni, augša, leja. Un tiekamies savā veselumā. Atā! Tiekamies! Jā.